3 dienas puišu vecumā no 8 līdz 14 gadiem, kas par savu sauca īsto veču sportu hokeju, apgūt tehnikas nianses vadošo Latvijas izlases spēlētāju treniņā. Šī pasākuma galvenais mērķis, protams, ir dot tādu pozitīvu lādiņu puišiem, šoreiz tie kurzemnieki, ja, dot pozitīvu lādiņu viņu tādai turpmākai hokeja dzīvē. Ja, tad man tiešām ļaut viņiem dot iespēju paslidot kopā ar labākiem Latvijas hokeistiem. Mērķis galvenais parādīt to interesi par hokeju šeit. Un lai bērniem prieks ir. Sporta nometnē Ventspilī piedalījās Jānis Sprukts, Edgars Masaļskis, Lauris Dārziņš un Armāns Bērziņš. Ļoti smuka pilsēta Ventspils, atbraukt ar ģimeni, atpūsties pāris dienām un piedāvām arī paslidot un bērnzinās patrenēt, un kāpēc ne? Gan treniņu uz ledus, gan vispārējas sagatavotības nodarbības zālē un draudzības spēles tik intensīvs bija sporta nometnes darbs. Puišiem acis deg un viņu uzsūc informāciju, tā kā švāmas, tā kā liels prieks, centīgi klausās trenerus, nerunā pretīm un prieks tādiem strādāt. Labs vārdsargs tā jau esot puse no komandas. Edgars Masaļskis ne pirmo gadu sargā Latvijas izlases vārtus, un viņa vērīga acs uzreiz pamanā nākotnes cerības. Dažiem šeit var redzēt, ka viņiem ir talants stāvēt vārtos, ja, un ja viņi pareizi attīst un ir pareizi treneri, tad no tiem bērniem var arī izaugt ļoti labi lielvārdsargi. Šeit ļoti daudz bija talantīgi bērni, un es domāju, ka galvenais pareizi saorganizēt šeit vietējo Ventspils hokeju, un Ventspils varētu dot Latvijai diezgan daudz hokejistus. Jaunajiem hokejistiem šī ir neaizmirstama pieredze. Daudz lietas, kā var kājas, kā var uztrenēt rokas, muguru. Dažiem labi metieni, tur Armandam un Jānim. Tā, Masaļs bija labs vārdsargu treneris, nevarēja iemest vārdsargiem. Man ļoti patīk puišu attieksme, puiši grib spēlēt hokeju, un tas ir pats galvenais. Un jebkurā gadījumā es saku, viens vērtējums ir tam, kādi ir puiši, kādi ir hokejisti, un otrs vērtējums ir tam, kas ir apkārt. Ja, un es noteikti gribētu teikt, ka Ventspilī ir fantastiska bāze, un Olimpiskā centra vadība mums nāca pretī. Liels paldies viņam, ja, un visi būtībā Ventspilī ļoti labi jutās puiši. 6 gadus treniņu nometni aizvadīt Rīgā, un šogad pirmoreiz hokejs trenējās provincē. Sportisti pamanījuši dažas atšķirības komandām. Biju arī Rīgā nometnē, atbraucot uz šejienu, tiešām puikas malači, visi cīnās, visi strādā, klaus treneris un viss kārtībā. Nedaudz atšķirās. Mierīgāk, tāda prātīgāk nedaudz ir nekā Rīgas bērni. Latvijas hokejists savu meistarību pierāda praksē. Gan izlase, gan Dinamo Rīga izspēlē līdzvērtīgas spēles ar pasaules grandiem. Latvijas hokejam ir stabila šodiena, bet vai tam ir cerīga rītdiena? Jā, viennozīmīgi. Paskaties, pilns ar bērniem, kas nodarbojās, un Oļeks jau kuro gadu rīkotās nometnes, un viņš saka, ka aug tas gribētāju skaits piedalīties. Tā kā redzot šo interesi Ventspilī šogad, es domāju, ka tas kļūs par ikgadēju pasākumu, un nākamgad droši vien arī notiks tāda nometne, jo gribētāji ir daudz, tā kā nākotnē. Viņai jābūt, citādi nav vērts trenēties. Protams, ka ir jā. Gonda Porniec, Jūlija Kostenko, Andrejs Kuliņins, Kurzemes televīzija.